Turpina pierunāt Silviju, apzagt Vadimu. Rihards pārliecina Līgu, ka gatavs pieļaut Līgas un Leona tikšanās, ja Līga to rezultātā atgriežas pie Riharda. Silvija atzīstas Rihardam, ka viņai ir attiecības ar Ivo. Līga lūdz Helēnai palīdzību, lai satiktu Leonu. Silvija ir gatava atteikties no Vadima naudas, lai būtu kopā ar Ivo. Leons saprot, ka Līgai Rihards ir pilnīgi vienaldzīgs. Vai, paldies, Gunār. Lūdzu. No saldējumiem man vajadzētu atteikties. Bet, ir tik garšīgi, ka es vienkārši nevaru atturēt. Gan Silvijas, gan neredz, ka tev būtu kāds iemesls atteikties. Tu tā saki? Saku gan. Sveika, tauta! Sveiks, Ivo! Kas jauns slimnīcā? Kāds stāvoklis veselības frontē? Vadimam ar katru dienu kļūst arvien labāk un labāk, un brūcis sāk sadzīt. Tā kā labi, ka jūs ar Rihardu tik ātri izsaucāt ātro palīdzību un tik labi noreaģējāt. Ārsts teica, ka tam esot bijis ļoti liela nozīme. Ļoti priecājos. Ko, Ivo? Ko, Ivo? Nevajag jau arī tā. Es šodien biju aizgājis pie Vadima. Viņš jau varēs sēdēt un apetīti viņam ir uzradusies. Jā. Un ja atveseļošanās tālāk tā turpināsies, tad es esmu gatava varbūt šodien vai rīt jau ar viņu pilnīgi atklāti izrunāties. Par ko izrunāties? Kā par ko? Par mums ar tevi. Es viņam pilnīgi atklāti teikšu, ka mēs jau sen esam kopā un pieprasīšu šķiršanos. Bez kādas kavēšanās un kautrēšanās. Pagaid, Silvija, tas tā nav laba doma. Kur tā jāskrien? Bet pasaka, lūdzu, kāpēc to vilkt garumā? Tāpēc, ka, iedomājies, tu viņam tādā situācijā pastāstīsi kaut ko tādu, viņam paliks vēl sliktāk, un tad jutīsies vainīgi par to, ka... Un galvenais, ka mums nav konkrēta plāna, kā panākt to, lai viņš tev neatņem bērnus. Jo, bet tu saproti mani arī. Man ir apnicis melot, man ir apnicis izlikties un slēpties no Vadima. Es tā vairs negribu. Es saprotu, melot tas ir slikti, jā, bet... pacieties, visus sīki izdomāsim, rūpīgi izplānosim, un tad varēs rīkoties. Jā? Ivo, es pilnīgi kategoriski no Vadima negribu nekādu naudu. Es no viņa negribu pilnīgi nekā, un es domāju, ka viņš tādā gadījumā neliks šķēršļus ne laulības šķiršanai, ne arī tam, ka bērni paliek pie manis. Ivo, es zinu, ko es daru. Es esmu pilnīgi par to pārliecināta. Es to esmu pārliecināta, bet tas tavs psihoterapeits. Ivo, šoreiz tu kļūdies. Es pati pieņemu lēmumu, pati zinu, kas un kā ir jādara. Rihards tikai man palīdz. Tik galā ar manām domām un man emocionālo pasauli. Kur tu skries? Mēs vēl neesam pabeiguši runāt. Es eju uz seansu pie Riharda. Man tagad nav laika. Pēc tam, Ivo, ja? Pēc tam. Satīties, sapīties un pēc tam mācīties. Nav vairs kur paglāpties. Nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums. Kas gan tur bija sapnis, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl. Problēmas ar Silviju turpinās? Cik domājies? Viņai pēkšņi ir jābūt godīgai. Viņa vairs nevar melot savam vīram. Viņai ir jāšķiras un kronas visam. Viņa grib atteikties no Vadima naudas pilnībā. Apiedzi? Johaidī. Johaidī. Ja ņemt līga ar miljoniem, tā ir viena lieta. Bez miljoniem pavisam cita. Nafik tev tādu vajag? Pareizi.
Kur liksi meiteni pliku? Es to neapiedzu. Ko? Tu piekrīti man, vecīt, atteikties no tādas naudas, nu, ja tā vēl tev legāli piedara, tas ir stulbi, vai ne? Bet kāpēc viņai ir uznākusi tāda, pēkšņi tāda godīguma lēkme? Ja tas psihoterapeits ir sačakarējis smadzenes. Tāds viņam darbs. Viņa klausa, kā tāds suns uz vārda. Tu nomirsi no smiekliem. Iedomājies, viņa pateicībā par labu darbu ir gatava apmaksāt viņa kabineta remontu. Nebrīnos. Tu nebrīnies? Tik līdz viņš ienāca pa durvīm, man uzreiz bija skaidrs, kas viņš paputna. Tāpēc sāku ievākt šādu tādu informāciju. Nu, gadījumam, ja. Nu. Kā ir? Ir. Labi ir. Kārtīgs kompromāts. Bet ar piecīšiem tu te cauri netiks. Super, vecīt. Man vajag. Maksāšu, jeb maksāšu. Cik prasīsi? Nu ko, stunda ir cauri. Jā, kā laiks pagāja. Nu, jo stunda ātrāk paskrien, jo tas nozīmē, ka tā ir efektīvāka. Tas nozīmē, ka jūs esat pilnībā nodevusies seansam. Es cenšos nodoties maksimāli. To es jūtu. Bet jūs taču arī jūtat, nu, efekts ir? Un kā vēl ir? Tā. Te būs. Paldies, Silvija. Paldies. Paldies. Rihard, Ja? iepriekšējo reizi jūs minējāt, ka jūs grasaties te sanatorijā atvērt savu psihoterapeitu kabinetu. Un? Nu, redziet, man kā jūs pacientei ir svarīgi, lai jums būtu ērti darba apstākļi. Es zinu, cik tas dārgi maksā un cik tas ir sarežģīts. Es pat tikko atvēru savu skaistumkopšanas salonu, es jums stāstīju, ja? Nu, un es būtu gatava, labprāt jūs atbalstīt materiāli. Nu, ko jūs, Silvija, ko jūs? Rihard, jūs nemaz neuzdrošināties runāt pretī. Nu, dariet man to prieku. Iekārtojiet savu salonu, es esmu uzņēmis ļoti labus kontaktus ar dažādiem mēbeļu ražotājiem. Viņi man dod ļoti labas atlaides. Tā kā man tagad ir jāzina tikai divas lietas. Kā ir jāizskatās labam psihoterapeitu kabinetam, modernam. Un otra lieta, kāda ir jūsu gauma interjeru lietās? Nu, principā es šādas pacienta priekšlikumus noraidu, jo tas, zināmā mērā, tas ir pret ārsta ētiku. Bet varbūt tad, kaut kā, uztveriet to kā draudzīgu žestu no manas puses. Nu, ja tā... principā jau es jums negribētu atņemt to prieku palīdzēt otram cilvēkam, pat ja tas ir jūsu ārsts, bet, jo zināmā mērā jau man ir tāpat, es palīdzu jums, un no tā es gūstu prieku pats, tā kā, Rihard, jūs man esat ļoti daudz palīdzējis. Liels paldies jums. Jā. Es gribētu parunāt ar Baumaņa kungu, ja tas ir iespējams. Ļoti gribētu. Čau. Čau. Sula smaga. Ai, tik traki. Es tev gaidīju? Tu gribi man kaut ko teikt? Jā. Tas ne. Es netieku skaidrībā. Es gribēju tev pajautāt vēlreiz, kas tas ir par jautājumu, uz kuru tu no manis gaidi kaut kādu atbildi? Jā, pats tātad tu to nesaproti. Labi. Nē. Man tev vēlreiz viss jāstāsta. Leon, tas ir tas pats jautājums, kur es tev uzdevu vēstulē, kur tev nodevu Gunārs. Nekas nav mainījies. Vienkārši ir tā nesaprotama un skumja, un patiesībā kļūst skumjāk ar katru brīdi.
Ivo, es nevienam neļaušu iejaukties manās un manā ārsta attiecībās. Pat tev ne. Un tad lūdzu, ej projām, mēs ar Rihardu vēl neesam pabeiguši sarunu. Silvija, es nejaucos jūsu attiecībās. Es atnācu pie Baumaņa kunga. Es gribēju noskaidrot, kādas ir iespējas kļūt par viņa klientu vai pacientu. Kā ir pareizi jāsaka? Pacientu. Bet kāpēc tas tev ir vajadzīgs? Un es par to negribēju runāt tavā klātbūtnē, Silvija. Bet Baumaņa kungs tāpat to uzzinātu, tāpēc es tam lielā mērā ir saistība ar tevi, Silvija. Ar mani? Nu, pareizāk sakot, ar tavu vīru. Kad es atceros to skatu, kā viņš tur nabadzīgs gulēja, sašauts, asins pēķē bez samaņas. Man vēl tagad moka murgi, es nekur neatrodu glābiņu. Es tik nezinu, vai Baumaņa kungs tādās lietās spēja palīdzēt. Ivo, atvaino. Nu, tu man uzreiz varēji pateikt, es pati tev tūlīt pat atvestu pie Riharda. Silvija, zini, ka kuram gan gribās atzīt, ka viņam ir vājās vietas, ka viņam ir problēmas. Nu, tad labi, tad es jūs atstāšu divatā. Jā. Bet tikai stāst Rihardam visu, kā ir. Un tad viņš tev varēs palīdzēt. Un, Rihard, nu vēlreiz paldies jums. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos, Rihard. Paldies, Silvija. Nu, varbūt tagad parunāsim pavisam nopietni, Baloža kungs. Jā, nu tas būtu tieši tas, ko es vēlētos. Jā, kad jūs gribētu? Otrdien? Aha, krāsosim, ja? Un manikīra arī vajadzēs? Labi, tad es rakstu otrdien 8 no rīta. Ja, paldies, uz redzēšanos, visu labu. Čau, Martuka. Čau. Nu, kas te nu? Atkal es sanervozējusies, inhalators ir līdz, nesāksies atmaslēk. Ir man inhalators, bet man nevajag. Es vienkārši pagulēšu un padomāšu pie tevis, labi? Nu, kas tevi satrauc? Es satieku vestibilā Leonu. Atkal kārtējie gājieni. Nē, Rita, saproti, vai nu viņš izliekās, vai viņš tiešām par vēstuli tomēr neko nezina. Viņš mani vestibilā ir speciāli gaidījis, lai uzzinātu, kas tas ir par jautājumu, uz kuru es tik izmisīgi gaidu atbildi. Nu, ja viņš būtu vēstuli lasījis, nu, tad ir saprotams, ko grib no viņa sieviete, kas gaida viņa bērnu. Nu, kāpēc izlikties, kāpēc tēlot muļķi Leons tāds nav? Nu, pagaid, Leona loģikā nav jāmēģina iedziļināties, Marta, viņš slims ir. Pie tam neliec. Nu, pagaid, kāpēc, lai Gunārs man melot, ka viņš ir nodevis Leonam tavu vēstuli? Nu, padomā pati. Nezinu, patiesībā Gunāram tāda iemesla varētu būt. Piemēram? Piemēram, nu, tas gan bija sen, bet Gunārs man reiz atzinās, ka es viņam ļoti patīku. Varbūt joprojām patīku. Tu Gunāram? Gunčā? Es aizņemts? Tā varētu teikt. Man tev viens jautājums. Jā, un kāds? Kāpēc es rāpoju pa grīdu? Nē, vecīt. Kur ir tā Martas vēstule, kur tu man kā esi atdevis, ko? Vēstuli? Jā. Kāda vēstule? Jā, te bija viena vēstule. Es viņu tiešām neatdevu? Nē, tiešām neatdevu. Jā, Haidī, pagaidi. Varbūt tagad atdos? Nu, tūlīt, pagaidi, ļauj saklēt. Kā man svešas vēstules? Vai ne? Tūlīt būs. Tu zini, laikam būs palikusi pie Mildas. Virtuvē, es tūlīt aiziešu pakaļ, uzgaid brīdi. Klausies, tu tā forši pildi savus kolēģu lūgumus, vai ne? Tu nebrauc man virsū, jā? Es to vēstuli varētu arī saplēst. Paklau, tā vienmēr gadās. Pēc piekrīt kādam izpalīdzēt un pēc tam... Labi. Kas tā nu pa steigi, it kā tu gribētu uz mazmājiņu? Tev
Labi, tev nav papīrs un aploksne. Nu, kas tad ir? Man steidzami jāuzraksta vēstule manai māsai. Tur viens džeks brauks tulītās uz Liepāju, viņam tulīt attiet autobusu, viņš pašlaik gaida kafejnīcā. Tu jau zini, man māsa gatavojas. Zinu, par tavu māsu visu zinu. Jau nevar draudzīgi piezvanīt pa mobīlo telefonu vai aizsūtīt īziņu, tad es visu zinu. Jā. Nu, labi, tā nav māsa, tā ir viena meitene. Viņas mobilojas. Paldies tev. Tad ir svēta lieta, tad ir jāpalīdz. Tā, zina to. Aploksni gan man būs tā kā grūtāk, te man tirgus naudiņa glabājās, būs tā drusku saburzīsies. Tas būs labi. Nu, redz. Zini, Gunāriņ, man taisni tā kā prieks. Es visu laiku domāju, tu tā viens pats visu laiku. Man jau bija bail, ka tev tā Martiņa nav sirdī iekritus. Ko? Martiņa? Jā. Kāpēc tieši Martiņa? Kas tad būtu pa vainu Martiņa būtu iekritus? Nu, tā man tev būtu žēl. Kāpēc? Tāpēc, ka Martiņa mums ir smalka meitene. Viņai jau vajag citu sabiedrību, jā. Aizlaidīsies mūsu putniņš, viņai vajag glēzens, viņai vajag mākslinieks, un mēs ar tevi, redz, paliksim tepatās, jā. Gunāriņ, bet tu taču neesi viņai pāris. Leoniņš te pavisam cita lieta. Cik tas būtu skaisti, ja viņi ap divi palikt kopā. Vai piedod, es tev laikam aizvainoju, es tā negribēju. Nē, nekas tam nav nekāda sakra ar to, ko tu teici. Nu jā, raksti, es vairāk nerunāšu. Raksti. Jā, nu, kas tad ir tas, ko jūs man tā gribējāt pateikt, Baloša kungs? Pirmkārt, man ir zināmas pretenzijas pret jūsu profesiju. Man liekas, ka jūs izmantojat cilvēku uzticību, lai izvilktu no viņam naudu, gluži ne par ko. Teiksim tā par gulēšanu gultā, kamēr pats sēžat blakus un snaužat. Zināt, ko es jums iesaku piedalīties kādā psihoterapijas problēmā veltītā konferencē? Tās mums notiek bieži. Es ceru, ka jūs varēsiet pamatot savu viedokli. Nu, konferencēs nepiedalīšos, man pilnīgi pietiek, ka es to pasaku jums tieši. Nu, un tā kā es esmu jūs pacietīgi arī uzklausījis, nu, ja vairāk nekā, tad... Otkārt, arī jūs pats man nesat īsti simpātisks. Nu, no tā es varu secināt, ka jums ar seksuālo orientāciju viss ir vairāk vai mazāk kārtībā. Ja vairāk nekā, Baloša kungs? Treškārt, jūs no manis vaļā netiksiet, kamēr es nebūšu pateicis visu, ko es vēlos pateikt. Labi, tad varbūt koncentrēsimies uz galveno. Sarunāts. Lūdzu. Paldies. Tātad. Man nepatīk, kā jūs ietekmējat, kā ārsts ietekmējat manu paziņu Silviju Felsenbacheru. Pagaidiet. Te nu jūs kļūdāties. Psihoterapijas būtība nav uzspiest pacientam ārsta viedokli. Es nesaku, jūs uzspiežat. Jūs izspiežat, cienīties, izspiežat. Nesaprotu, par ko jūs runājat, Baloša kungs. Es runāju par mēģinājumu izspiest no pacientas naudu savām personiskajām vajadzībām. Teiksim tā, kabineta remonta vajadzībām. Ko? Nu, vai ziniet, Baloša? Es zinu ļoti labi. Es esmu Felsenbacheru ģimenes draugs. Un kā tāds, es negribu pieļaut neko tādu. Man gan šķiet, ka jūs drīzāk esat Felsenbacheru kundzes draugs, nevis Felsenbacheru. Ak tā, to arī jūs paguvāt no viņas izvilkt. Pagaidiet, kāpēc izvilkt? Kāpēc no viņas? Kāpēc no Silvijas? Es taču esmu redzējis, jūs kopā sēžam kafejnīcā, pusdienojam. Es taču, piedodiet, varu izdarīt savus secinājumus. Jūs teicāt, labi, jums man profesija nepatīk, bet no jūs piekritīsiet zināmas iemaņas tā dod? Labi, sarunāts. Runāsim bez miklām. Es no paša pirmā mirkļa jūs ierosināju to darīt. Ir dažas lietas šajā procesā, kas mani neapmierina. Piemēram? Piemēram, pēc dažiem jūs vadītiem seansiem Silvija nolēmusi no vīra šķirties, turklāt neprasot nekādu kompensāciju, kas viņai neapšaubām pienākas. Nu jā, tas jums varētu nebūt īpaši izdevīgi. Jā, un savukārt jums varētu nebūt izdevīgi tas, ka kāds nejauši uzzinātu, ka jūs no savas iepriekšējās darba vietas rehabilitācijas centrā neaizgājat labprātīgi. Bet tikai tā teikt, izmests. Jā, izmests. Pēc neveiksmīgas šantāžas mēģinājuma. Jūsu pacienti izrādījusies galvenā ārsta radiniece. Kāda neveiksmīga sagadīšanās. Vai ne? Tā jau būs tāda garāka saruna. Nē, šobrīd varbūt nē. Labi, es varu vēlāk pārzvanīt. Es te zupiņu paņēmu.
Zini kā, cits baro, bet pašam pēc nesanā. Jā, tā. Kur tu biji nogrūdi? Biju uz kaut kur pie pavadzīmēm. Tu nedusmojies, ja? Nu, tak tas jau nebija speciāli. Atvaino, bišķi sabursīt arī. Tad par to tev vismazāk vajadzētu atvainoties. Tomēr. Es maizīt paņemšu. Cik tad ilgi apakaļ tev vajadzēja nodot viņu? Nu, ir kāds brīdis. Piedod. Kaut kas nopietns? Nebāz degunu. Nebāžu. Kas nav par daļu? Fantāzijas. Tikai jūsu fantāzijas, Baložkungs. Ja jums šo lietu pagaidām ir izdevies noklusēt, tad tikai pateicoties jūsu pacientes lūgumam. Tas nenozīmē, ka tas tā būs mūžīgi. Un kas ar tāds varētu notikt? Nu, pietiks ar to, ka ļaudis sāks baumot. Kādai baumai izrādīsies pamats. Ne visiem pacientiem jūs bijāt patīkams, tāpat kā ne visiem jūsu kolēģiem. Kas no tā? Nekas. Tikai bauma pie baumas, tenka pie tenkas un raugi. Sākas neusticības izrādīšana doktorim Baumanim, bet uzticība cīnīties psihoterapijā, tas ir pats pamats. Jā, tur jums ir pilnīgi taisnība. Uzticība tā ir liela lieta, to ir grūti iegūt un grūti noturēt. Jūs pat iedomāties nevarat, kāds gandarījums pārņem, kad cilvēks tev pilnībā uzticas un izstāst savus slēptākos privātās dzīves vai biznesa plānus. Nu, kaut vai, piemēram, Felsenbacher kundze. Jā. Ar jums viņa ir bijusi ļoti atklāta. Nesūdzos. Tiešām nesūdzos. Tiksimies. Neapšaubāmi. Kad ir jums uznāk vēlme parunāt par sašauto Felsenbacher kungu vai to, kādu iespēju tas jums atstājis? Droši. Labi. Nē, nu, tas, ka tu Gunāram esi patikusi, tas, protams, kaut ko maina, bet, nu, es tomēr nedomāju, ka viņš tāpēc nenodot Leonam vēstuli. Nu, taču, nu, pagaidi, tad jau drīzāk viņš nebūtu viņu no manis vispār ņēmis. Rīta, tas ir Gunārs, un es nezinu, ko domāt. Nu, labi, tikai nevajag atkal sākt sev mānīt, izfantazēt, kaut ko sacerēties. Rīta, es sevi nemānu, un es neizfantazēju, nesaceros. Vienkārši es mēģinu saprast, kāpēc cilvēks, kur es neprātīgi mīlu un domāju, ka pazīst, kāpēc viņš pēkšņi tā ir izmainījies, tā nemēdz būt. Tu vienkārši nekad viņu neesi pazinusi. Nu, beidz, nu, viņš ir drāņķis un nekas cits. Nu. Pagaidi, Rīta. Es neesmu labāka. Es biju gatava gulēt ar cilvēku, kur es nemīlu. Es biju gatava viņiem dzemdēt bērnu. Es mēloju Leonam acīs skatīties. Es redzēju, kā tas sāp, bet es tik un tā turpināju. Man vispār nav nekādas tiesības vairs nevienu cilvēku nosodīt pēc tā, ko es pat esmu izdarījusi. Nu, un tev nebija nekāda iemesla, ja tu to darīji tā kā no brīvas gribas. Tev bija jāglābj tēvs, un Leons to, starp citu, ļoti labi zina. Labi, viss. Rīt, es negribu par to runāt, beigsim. Labi, tad beidz vienreiz pārdzīvot un mocīties. Viss! Cauri! Redzi? Ja saņemās, tad sanāk. Jā, es varu saņemties. Un viss tagad es iešu uz kafejnīcu un kārtīgi pierīšos. Tas ir saprotami, jo tu taču esi stāvoklī. Kāda man ir apetīte? Tu nenāks? Nē, ja nu ienāk kāds klients, darbs tomēr. Klausies, es paņemšu kaut ko līdzi un paēdīsim abas kopā, labi? Labi. Kaut kāds garšīgs salātiņš, ja? Labi. Kafiju neņem, kafiju uzvārīsim tepat. Labi. Nestāstīsi? Kāpēc ne? Nu, kas tad tur ir? Jā. Es tikko tā vienkārši uzzināju, ka Edgars Petersons būs drīz tētis. Marta gaida no Pēters ir bērni? Jā. Čau. Sveika, Marta. Nu, kā tad tēva?
Labi. Iedod lūdzu līdzi 2 sīru salātiņus. Mēs ar Ritu mirstam badā. Nu, kādu no nāves izglābt? Vienmēr laipni? Mate, es gribētu parunāt ar tevi par to vēstuli. Tavu vēstuli. Atļauties nobīties, nozagt un aizlaisties, kā vatām piebāstām, sirdīm un lamatām, rodas uz acīm un neredzēt, nezināt, kāds nu ir iznākums, laiks varbūt piedos mums. Un es saku sev vēl, neaizej vēl, nesaplēs vēl.